kārtots. Jānis Mareks. Nu, ilgstošs uzbrukums, redzam, Paršins riņķoja un izbīdīja ripu pēc rikošēta pie Jāna Mareka un atrada nelielu spraudziņu Jānis Mareks zem Krisa Kolta un ieraidīja ripu vārtos. Diemžēl 0-1, kad spēlēts otrajā trešdaļā 10 minūtes un 27 sekundes. Paršinam piespēle, Marekam būtu vārti. Rovijs, Niževijs un ripa vārtos! Viens! Skaitliskais vairākums realizēts, atslēgušo ripu, ļoti precīzi pašā vārta augšējā stūrī, ieliek Aleksandrs Niževijs, kā biljardā trāpīt. Un skaists vārtu gums, un galvenais, kad ļoti ātri panāks izlīdzinājumu. Niževijam 11 vārti. Un 30. rezultatīvitātes punkts. Skatāmies ārēji. Nu, tur ļoti labi vārds priekšā nospēlējis Rovijs. Redzam, izsit viņam it kā ripu, bet klāt ir arī Aleksandrs Niževijs un ļoti precīzs metiens. 1-1. Ļoti ātri izdevās izveicināt rezultātu. Numur 43. Tuvai augšējā stūrī trāpīja Niževijs. Rīgas Dinamo komandas labā guva Aleksandrs Niževijs, numur 17. Un Rovijs! Noblokēts Rovijs metiens, kur ripa vārtos! Vārts kārtinājums! Spēlē bijušai komandai raida ripu vārtos. Nu, šajā uzbrukumā viņš 3 uzbrucējs. Šīs maiņas uzbrucēji pielikt savu roku un nulli, lai šis vārtu gums tiešām arī būtu. Tāds garba vārds, tādi izcīnīti, izkapāti un no vārtu priekš Marks Kartigans raida ripu pāri uz ledus guļošajiem Gaidučenko. Redzam, viduzonā pārtvērta ripa. Rovija metiens atvairīts, pacīnās Niževijs un Kartigans pieliek punktu. 2-1. 13 vārti Kartiganam šajā čempionātā. Ja, nu īstajā vietā, īstajā brīdī atradās Marks Kartigans. Un rezultāts kļūst 2-1. Rīgas Dinamo izvirzās vadībā 11. minūtē. Kozlovs. Un ripa vārtos. Zibenīgi. Ļoti ātri viss notika. Pocēs kā pret mums vispār, ja tā parēķina, ļoti īsi laiki parasti. Ne parasti, bet bieži vien vajag, lai gūtu vārtu skaitliskajā vairākumā. Un arī šoreiz starp kājsargiem ieraida ripu Zubovs. Nevisai veiksmīgs Holts nospēlēja šajā epizodē. It kā viņš bija ciet, bet tikai it kā Ilja Zubovs. Un Jānis Mareks 3-2. Nepalīdzēja neviens. Komandas labā guva Jānis Mareks, numur 14. Marekam otrie vārti šajā spēlē 3-2. CSKA izvirzās vadībā. Un ripa aiz vārtiem Dārziņš. Un raidījums vārds priekšā. Ripa vārtos! Miķelis Rēdlīgs. Ripa vārtos. Nu, atkārtojas pirmās spēles scenārijas, kā darīja. Nomainot vārds ar pēdējā minūtē. Panācām izlīdzinājumu. 3-3. Jā, toreiz mēs panācām izlīdzinājumu 3 sekundes pirms beigām Jānis Spruks. Tagad minūte un 3 sekundes. Miķelis Rēdlīgs aktīvi piedaloties visai. Viņa maiņai gūs savus 12. vārtus turnīrā. Dārziņš No Dārziņš iespēlēja cerībā, ka kāds varbūt aizsniegsies līdz ripai. Un redzam, šī taktika attaisnojās ar cīņu par ripu. Ripa atlaists pie Miķeļa Rēdlīga un precīzs metiens vārtu augšējā stūrī. Piespēles vārtus Rīgas Dinamo komandas labā guva Miķelis Rēdlīgs. Rezultatīvas piespēles, tas nozīmē, ka viņam jau 8 spēles pēc kārtas ir rezultatīvitātes punkti. Lauris Dārziņš, numur 10. Lauris Dārziņš pret Sergeju Gaidučenko. Un starp kājsargiem mēģināja Lauris Dārziņš trāpīt, bet Gaidučenko šo viņa manevru atminēja. Diemžēl Mareks. Jā, Jānis Mareks ļoti labs pēcspēles metienu izpildītājs. Iepriekšējā mūsu savstarpējā mačā, kad tika Maista Bolīši, viņš realizēja savu mēģinājumu. Jā, nu, ir bijušas spēles, kurās viņš arī 3 reizes dodas izpildīt un 3 reizes sienu. Holts pret Jānu Mareku. Un
Kā pavisam nekaunīgi mēģināja trāpīt Jānis Mareks starp kājām Krisam Koltam. Jā, nu, viņš gribēja atkārtot kaut ko līdzīgu kā Dārziņš, bet nekaunīgākā veidā, protams. Nu, Broks Troters kā otrais. Nu, kā trešais tad būs Aleksandrs Ņiževijs. Broks Troters pret Sergeju Gaidačenko. Troters, vai Gaidačenko. Gaidačenko izsit Troteram, nu, mānija. Nu, jā, bet patiesībā neko nepaspēja izdarīt. Nu, pagaidām nepārāk sekmīgi. Nu, tagad Denis Pāršins. Pāršins, jā. Pāršins pret Krisu Koltu. Nu, apspēlē Krisu Koltu, Denis Pāršins un Ripa ir vārtos. Nu, tagad Aleksandram Ņiževijam. Viss viņa rokās. Un Gaidačenko rokās. Un Gaidačenko, jā. Aleksandrs Ņiževijs pret Sergeju Gaidačenko. Vai nu sērija vēl turpināsies, vai CSKA svinēs kārtēju uzvaru Arēnā Rīga. Jā, vai atkal tikai 1 punkts trešajā spēlē pēc kārtas. Nu, Ņiževijs pret Sergeju Gaidačenko. Ripa vārtos, sērija turpinās. Un viesiem Vjačeslavs Kozlovs. Tieši viņš atnesa uzvaru CSKA komandai šajā pirmajā spēlē. Maskavā, nu, redzēsim, vai arī šodien Vjačeslavs Kozlovs būs precīzs. Toreiz tajā sērijā viņš nerealizēja savu metienu pamat bullīšu sērijā, bet ar atkārtot to līdz pirmajai kļūdai. Un Kris Kolts glāb komandu, sērija turpinās. Nu, kurš tagad mums? Nu, tagad CSKA pirmie izpildīs metienus, jo pa 3 metieniem izpild sēriju un pēc tam līdz pirmajai kļūdai, bet mainās secība. Jānis Mareks pret Krisu Koltu. Neizdevās Kozlovam. Izpilda бросок исполняет Ян Марек, numur 14, numur 14. Jānis Mareks vai Kris Kolts? Un Kris Kolts uzvar šajā duelī. Un mums droši vien, kad Aleksandrs Ņiževijs otro reizi dosies laukumā, tā arī ir. Nu, es domāju, visa Arēna Rīga un visa Latvija gaida no Sašas. Vēl viena precīza bullīte. Nu, tagad būs noteikti citādāk. Un Ripa vārtos! Un Rīgas Dinamo uzvar Maskavas CSKA beidzot arī savā laukumā. Un svin grūtu, smagu, bet svarīgu uzvaru ar rezultātu 4-3. Un šī uzvara ir īpaša mūsu komandas galvenajam trenerim Juliusam Šupleram. Viņam šī ir 100. uzvara. Strādājot Krievijā, strādājot kontinentālajā hokeja līgā un strādājot pirms tam arī Krievijas superlīgā. Juliusam Šupleram šī ir 100. uzvara, ar ko mēs viņu, protams, apsveicam, bet vēl vairāk apsveicam ar 2 punktiem Rīgas Dinamo komandu beidzot.